Tā, čau! Visi esam draudzīgi pievienojušies semināram par daudzdzīvokļu māju energoefektivitāti, jeb renovāciju. Mans vārds ir Kristians, esmu Altuma komunikators. Pāris svarīgas lietas pirms ķeramies klāt, vai ne? Viena ir tāda, ka mums ir foršs tāds lodziņš, questions un answers, jeb jautājumi un atbildes. Tur mēs rakstam jautājumus un saņemsim arī atbildes. Un būs mini atbilžu sesija arī pasākuma beigās. Vēl viena lieta ir svarīgi atcerēties, ka tas pasākums tiks ierakstīts, vai ne? Līdz ar to ieraksts būs arī pieejams Altuma resursos. Un vēl super svarīgi atsauce ir, ka visu māju energoefektivitātes uzlabojums atbalsta Eiropas reģionālais fonds, līdz ar to arī šis pasākums ir tapis ar Eiropas reģionālā fonda atbalstu. Mums šodien ir 3 runātāji par 3 svarīgām tēmām, jo virsraksts pasākumam ir tātad ir saņemts šis sākotnējais atzinums, tātad jūs esat dalībnieki un pieteikušies savu māju renovācijai, ar to es jūs arī apsveicu. Un kas tad ir tie pāris pirmie soļi, kas jāveic, lai tie projekti veiksmīgi ieskrietos? Tāpēc mums ir 3 forši vienkārši runātāji, vai ne? Mums ir Ieva un Daina no Altuma, kur mēs stāstīsim par iepirkumu jautājumiem, tātad, proti, kā atrast piegādātājus, jebšu pakalpojumu veicējus. Mums tāpatās arī būs šodien diskusija par to, kā saņemt finansējumu no bankām. Par to mums pastāstīs tad Māris, vai ne? Un tad arī būs arī process par to, kā organizēt iedzīvotāju balsojumus, lai viss būtu forši, leģitīmi, caurspīdīgi, visi būtu iesaistīti un apmierināti. Kaut kā tā. Un kā angliski saka, without further ado, metamies virsū. Un tad pirmais runātājs Ieva Vērzemniece, jau tad droši arī tā aktivizējam Ievu. Labrīt, Kristiāna, redzu, ka komentāros tiek komentēts, ka kaut kas ar balsi skaņa īsti nav kārtībā. Kamēr varbūt liek prezentāciju, varam paskatīties, kas tur īsti mums nav. Ja es dzirdu tavu balsi labi un tu dzirdi manējo, tā tad ir labi. Iespējams, kādam ir pārtraukums sakaros. Man te blakus kolēģis sūta savukārt komentāru, ka esot viss labi ar balsīm. Iespējams, kādam ir sakari bišķīt traucēt, bet jebkurā gadījumā tie, kam ir kaut kādi traucējumi, jūs pēc tam redzēsiet video. Jums būs pieejams video. Vajadzētu būt tā, kad prezentācija ir redzama uz ekrāna. Ir, jau visu forši skatu tavu meties virsū. Jā, labrīt, mans vārds ir Ieva Vērzemniece, esmu energoefektivitātes programmu departamenta vadītāja. Ja jau esat šajā seminārā, tad visticamāk es apsveicu jūs ar to, ka jūs paspējāt iesniegt savu projektu daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, kuru mēs atvērām 3. aprīlī, un dēļ lielā pieprasījuma, diemžēl, nācās 13. maijā šo programmu slēgt jaunu pieteikumu pieņemšanai. Visi pieteikumi, ja viņi ir iesniegti Altumā un jūs neesat vēl saņēmuši, piemēram, kādu atteikumu vai kas, jūs vai nu jau esat saņēmuši šo sākotnēju atzinumu par kapitāla atlaides rezervāciju, kurā arī tiek izstāstīti tālākie soļi un termiņi, kas jums ir jāievēro, vai arī tuvākā mēneša laikā vai nedaudz vairāk jūs saņemsiet šo sākotnējo atzinumu, kas attiecīgi jums noteiks un parādīs tālāko šo ceļa karti, kas jums ir jādara. Tieši šādu iemeslu dēļ mēs šodien esam aicinājuši jūs piedalīties šajā webinārā, un mēs vēlamies jums izstāstīt par tiem soļiem, kas tad seko, kā nākamie pēc tā brīža, kad jūs saņemat šo sākotnējo atzinumu par kapitāla atlaides rezervāciju. Tātad mēs runāsim par to, kā atlasīt pakalpojumu sniedzējus, būvniekus, būvuzraugus, autoru uzraugus un, protams, arī projektu vadītājus. Tālāk jau runāsim par finansējumu piesaistīšanu, tur mums kolēģis Māris no Svetbankas pastāstīs. Un nobeigumā pieskārsimies jautājumiem par balsojuma nepieciešamību un kā organizēt un ko ņemt vērā. Un visbeidzot, ko ņemt vērā, iesniedzot atbalsta pieteikumu.
Kad jau Altuma vērtēs šo te projektu izmaksas un apstiprinās jums šo te projektu, un nākamais solis jau pēc tam būs projekta realizācija. Šajā programmā kapitāla atlaide tiek rezervēta uz 2 dažādiem termiņiem. Ja gadījumā jums ir jau izstrādāta tehniskā dokumentācija, ir gatavs projekts, tad jums šis sākotnējais atzinums tiks izsniegts uz 9 mēnešiem. Un, saņemot sākotnējo atzinumu, jūs redzēsiet konkrētu termiņu, līdz kuram jums ir jānoslēdz jau šis atbalsta līgums ar Altumu. Par šiem 9 mēnešiem jums ir jāpaspēj atrast, kas jums būvēs, un pārējos piegādātājus atlasīt. Jums jāatrod būs, kas jums finansēs, jāpieņem mājas 2. balsojums un jāpaspēj iesniegt atbalsta pieteikums Altuma un jāpaspēj arī līgums parakstīt. Tas viss šajos 9 mēnešos. 9 mēneši ir akmenī iekalti un tie nebūs pagarinājumi. Ja šajos 9 mēnešos jūs nenonākat līdz parakstītam līgumam ar Altumu, tad, diemžēl, šī kapitāla atlaide būs anulējama. Un par cik uz šo brīdi programma ir aizvērta, tad, diemžēl, jaunu pieteikumu programmā jūs nevarēsiet iesniegt. Savukārt, ja jums nav projektam izstrādāta tehniskā dokumentācija, tad sākotnēju atziņu mēs izsniegsim jums uz 18 mēnešiem, kuru ietvaros tad bez manis nosauktajiem soļiem, kas attiec uz 9 mēnešiem, jums nāk klāt arī pašas tehniskās dokumentācijas izstrāde. Tad, principā, saņemot sākotnējo atzinumu, jūs ķeraties klāt šīs tehniskās dokumentācijas izstrādē. Pēc tam meklējat būvnieku, kas jums būvēs, kas finansēs, pieņemat mājas gala balsojumu par maksājumu apmēriem, kuri ņemsiet aizdevumu, kas jums būvēs, un arī iesniedziet pieteikumu atbalsta saņemšanai Altumu. Protams, arī līguma parakstīšana. Tātad esat uzmanīgi sākotnējā atzinumā uz norādītajiem termiņiem un lūdzu ņemat to vērā. Būtiski piebilst ir to, ka gadījumā, ja jums nav izstrādāta tehniskā dokumentācija, tad 4 mēnešu laikā no brīža, no datuma, kad jums ir šis sākotnējais atzinums izsniegts, jums ir jānoslēdz līgums par tehniskās dokumentācijas izstrādi. Gadījumā, ja šajos 4 mēnešos jūs nespēsiet uzrādīt Altumam parakstītu noslēgtu tehniskās dokumentācijas izstrādes līgumu, tad, diemžēl, arī šajā gadījumā jūsu kapitāla atlaide tiks anulēta. Tātad nākamais solis, tātad vēlreiz kopsavilkumā par to, ko es iepriekš jums stāstīju, tātad atzinums ir derīgs, sākotnējais atzinums 9 vai 18 mēnešus. Šajā laikā, ja netiek noslēgts līgums, tad kapitāla atlaide tiek anulēta, tāpat kapitāla atlaide tiek anulēta arī tad, ja pilnvarotā persona, ko dzīvokļu īpašnieki pilnvarojuši, nevarēs uzrādīt šo noslēgto līgumu par tehniskās dokumentācijas izstrādi 4 mēnešu laikā no sākotnējā atzinuma izsniegšanas datuma. Visbeidzot, es šajā manā runāšanas laikā vēlos arī piebilst to, ka lūdzu, ņemat vērā, ka šie 9 un 18 mēneši ir akmenī iecirsti, iekalti. Liels lūgums, un to mēs arī sākotnējā atzinumā jums norādīsim, atbalsta pieteikumu. Lūdzam iesniegt saulaicīgi Altumam, lai Altums varētu saulaicīgi veikt šo te projektu analīzi, veikt novērtējumus, izvērtēt dzīvokļu īpašnieku līmenī arī māju. Tāpēc 2 mēneši iepriekš, ja jūs iesniegšiet šo te atbalsta pieteikumus un visus dokumentus, tad noteikti mēs garantēsim, ka to atbalsta līgumu mēs noslēgsim šo te 2 mēnešu laikā līdz brīdim, kas ir noteikts sākotnējā atzinumā. Pirms dodu vārdu manai kolēģei Dainai, kas jau tālāk stāstīs par to, kā atlasīt pakalpojumu sniedzējus, es vēlējos vēlreiz jums parādīt mūsu Altuma mājaslapu, kurā ejot cauri
caur sadaļām pakalpojumu iedzīvotājiem. Tur jūs atradīsiet sadaļu daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte 2021, 2027. Jūs redzēsiet ļoti daudz derīgas informācijas un liederīgus dokumentus, kurus mēs aicinām jums izmantot gan balsošanas procesā, gan dažādas, tur ir arī pieejams vadlīnijas, kā piegādātājs atlasīt, kā balsot, kā sagatavot dokumentāciju. Mājaslapa šķirkļi ir sadalīta divās daļās, kā īstenot pirmā pieeja, kā īstenot otrā pieeja. Ieejot zem katriem šķirkļiem būs soļu karte, kura jūs vedīs cauri šim te procesam. Pirmā pieeja ir tiem projektiem, kuriem tehniskā dokumentācija jau ir izstrādāta, savukārt tiem projektiem, kam nav šī tehniskā dokumentācija izstrādāta, vairāk ir jāskatās šajā šķirklī, kā īstenot projektu, kā īstenot otrā pieeja. Tas no manas puses viss. Vēl es atgriezīšos pēc Dainas un Māra prezentētā, tā kā dodu vārdu Dainai par to, kā atlasīt pakalpojumu sniedzējus. Paldies! Labdien! Tātad turpinājumā jums pastāstīšu par nākamo soli, kas jāveic pēc sākotnējā atzinuma saņemšanas, ja jūs vēl neesat atlasījuši visus pakalpojumu sniedzējus, kas īstenot projektu. Tātad nosacījumi, kas ir izvirzīti pakalpojumu sniedzēju atlasēji, ir vērsti uz to, lai novērstu interešu konfliktu, korupciju un krāpšanu. Līdz ar to aicinu jau pieminētajā Altuma aizslapas sadaļā iepazīties ar Altuma izstrādātajiem ieteikumiem piegādātāju atlases veikšanai, kur detalizēti ir izstrādāti ar mērķi, lai jūs varētu novērst šos riskus. Tātad, attiecībā uz piegādātāju atlases izvēli ir jāņem vērā tas, ka biedrības un privātie apsaimniekotāji piegādātāju atlasi veic tirgus izpētes veidā, izņemot gadījumus, ja ir iesniegts pieteikums energogranta saņemšanai. Savukārt pašvaldību kapitāla sabiedrības un jau pieminētie daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes energogranta saņēmēji veic iepirkumu saskaņā ar ministru kabineta noteikumiem numur 104. Tātad sīkāk pastāstīšu par tirgus izpētes norisi. Pirms tirgus izpētes uzsākšanas ir jāsagatavo iepirkuma priekšmetu apraksts, kurā būtu jānorāda būtiskākie nepieciešamā pakalpojuma nosacījumi. Piemēram, ja tas ir uzraudzības vai autoru uzraudzības pakalpojums, jūs norādat pakalpojumu sniegšanas laiku, vietu un galvenos pienākumus. Savukārt, ja tas ir būvdarbu iepirkums, tad jūs pievienojat šim te būvdarbu iepirkumu uzaicinājumu sagatavotos darbu apjomu sarakstu. Pēc tam jums ir jāveic potenciālo piegādātāju izvēle. Bieži vien mums tiek uzdot jautājumu, vai tirgus izpētē ir nepieciešams noteikt piegādātājiem kvalifikācijas prasības. Es aicinātu tomēr izvērtēt visus piegādātājus pirms uzaicināt viņus iesniegt piedāvājumus un nosūtīt uzaicinājumus tikai tie piegādātājiem, ar kuriem jūs vēlaties sadarboties, kur kvalifikācija ir atbilstoša jūsu vajadzībām un vēlmēm. Un vēl šī potenciālo piegādātāju izpēte nepieciešama, lai izvairītos no iespējamās konkurences pārkāpumiem, lai pārbaudītu, ka šie potenciālie piegādātāji nav savstarpēji saistīti, piemēram, tiem nav vienādas amatpersonas. Šādu izpēti jūs varat veikt uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, kur var reģistrēties, izmantojot Latvija LV pieeju. Tur jūs varēsiet iegūt piekļuvi visai informācijai par uzņēmumu personām un to iesaist citos uzņēmumos. Savukārt par uzņēmumu kvalifikāciju jūs varat pārliecināties būvniecības informācijas sistēmā. Tālāk jūs vēlams nosūtīt uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus vismaz 5 piegādātājiem,
lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku pretendentu loku. Pakalpojumu sniedzēju atlasē ir iespējams veikt arī telefonisku tirgus izpēti, tomēr šādā gadījumā aicinātu detalizēti piefiksēt, kādu jūs zvanījāt, kādu uzņēmumu amatpersonu runājāt un kas jums izteica šo te piedāvājumu, jo šo visu būs jāfiksē šajā apkopojumā. Jāņem vērā, ka jums ir jāsaņem piedāvājums vismaz no 2 neatkarīgiem piegādātājiem, lai būtu iespējams pārliecināties, ka šī saņemtā piedāvājuma cena atbilst vidējām tirgus cenām. Gadījumā, ja jūs saņemsiet tikai vienu piedāvājumu, jums būs jāuzaicina vēl citi piegādātāji iesniegt piedāvājumu, kamēr tiks saņemts vēl vismaz viens piedāvājums. Šādu papildus piegādātāju uzaicināšanu jūs varat veikt arī gadījumā, ja jūs, piemēram, neapmierina saņemtie piedāvājumi. Pēc piedāvājuma saņemšanas ir jāveic piedāvājuma izvērtēšana, un šajā gadījumā aicinu ņemt vērā, ka jums nav pienākumu obligāti izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu. Tomēr, jebkurā gadījumā jums jāspēj sniegt pamatojumu, kādēļ jūs izvēlējāties konkrēto piegādātāju. Gadījumā, ja jūs, piemēram, atsaucaties uz saņemtajām atsauksmēm, aicinu lēmumā norādīt, kas šīs atsauksmes jums ir sniedzis. Un visbeidzot, arī jānodrošina šos interešu konfliktu un krāpšanas pasākumu, novēršanas pasākumu. Primāri to var nodrošināt iesaistot piegādātāju atlases veikšanā vismaz 2 pilnvarotās personas pārstāvis, un, piemēram, gadījumā, ja pilnvarotā persona nav dzīvokļa īpašnieku izveidota biedrība, bet, piemēram, apsaimniekotājs, tad piegādātāja atlasē būtu jāiesaista vismaz viens daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku pārstāvis. Un visiem šiem iepirkumā iesaistītajām personām ir jāparaksta apliecinājumi par to, ka viņiem nav interešu konflikts. Un tātad, kas ir uzskatāms par interešu konfliktu, tad tā ir jebkura situācija, kurā šis projekta īstenošanā iesaistītās personas pienākums objektīvi un neatkarīgi traucē pildīt tādi apstākļi, kas saistīti ar emocionālām saitēm, politisko piederību vai kādu citu tieši vai netieši ieinteresētību. Un visbeidzot ir jāpieņem lēmums, un tas ir jādokumentē. Ko es aicinātu vēl ņemt vērā tirgus izpētē? Bez iepriekš jau minētā, ja jums ir iepriekš jau izstrādāta tehniskā dokumentācija un nepieciešams veikt atlasi autoru uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem, tad jūs varat neveikt šo tirgus izpēti, bet vienoties ar šo pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumu sniegšanu, respektīvi ar tehniskās dokumentācijas autoru. Tomēr tad es arī aicinu ņemt vērā, ka arī šajā gadījumā jums būtu jāvienojas par tādu cenu, pakalpojumu cenu, kas atbilst vidējām tirgus cenām. Tāpēc aicinu šādā gadījumā, piemēram, veikt telefonisku aptauju, noskaidrojot, cik varētu būt šādu pakalpojumu cenu tirgu. Un savukārt, ja projekta vadības pakalpojumu nodrošina pilnvarotā persona, tad tirgus izpēte šī pakalpojuma iegādē nav jāveic. Turpinājumā attiecībā uz piegādātāju atlasi atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numur 104, tad ir jāņem vērā, ka pakalpojumu iepirkumiem lielākoties tāpat ir jāveic tirgus izpēte, ievērojot šos interešu konfliktu novēršanas pasākumus un nodrošinot, ka piedāvātā cena atbilst tirgus cenai. Savukārt, šī visticamāk, ka būvdara iepirkumam būs jāveic šī ministra kabineta noteikumus noteikta iepirkuma procedūra un arī, protams, jāievēro visu šī interešu konfliktu novēršanas pakalpojumu jānodrošina tirgus cenas atbilstība. Tad par to svarīgāko, kas ir atšķirīgs šajā piegādātāju atlases norisē atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 104. Tātad vispirms tirgus cenas priekšizpēte, tas ir nepieciešams, lai jūs varētu saprast, vai jums ir vai nav jāpiemēro šī iepirkuma procedūra. Piemēram,
ja jums ir kontroltāna un no kontroltānas izriet, ka jūsu būvdarba izmaksas nesasniegs 170,000 eiro, tad jūs varat veikt arī būvdarba iepirkumu un tirgus izpēti. Savukārt, ja šī cena ir virs 170,000, ir 170,000 vai lielāka, tad jāpiemēro šīs noteiktā procedūra. Un arī šajā gadījumā, protams, ir jāsāk ar iepirkumu priekšmetu aprakstu, kuru tomēr ieteicams izstrādāt detalizētāk, jo tas noteikti šī pakalpojumu saturu. Un šis iepirkuma priekšmetu apraksts būs jāpublicē iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Tālāk, tad neaizmirstat, kad obligāti ir jāpublicē šajā gadījumā paziņojums par finansējumu saņēmēju iepirkumu procedūru iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē, un tam būs nepieciešama reģistrācija šajā iepirkuma uzraudzības biroja publikāciju vadību sistēmā. Un tad attiecīgi nosakot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, kas būvdarbiem ir 15 darba dienas, jūs saņemat šos piedāvājumus un uzsākat piedāvājumu izvērtēšanu. Atgādinu, ka piedāvājums šajā procedūrā ir jāatver slēgtā sēdē. Un līdz lēmumu pieņemšanai jūs nedrīkstat informēt potenciālus pretendentus ne par saņemtiem, nevis tikai potenciālus, bet arī faktiskos pretendentus par saņemtiem piedāvājumiem un piedāvātajām cenām. Atgādinu, ka šī procedūra pieļauj veikt sarunas. Līdz ar to gadījumā, ja jūs, piemēram, neapmierina šī saņemtie piedāvājumi, jūs varat lūgt pretendentus uzlabot šos piedāvājumus, piemēram, samazināt cenu vai piedāvājot tos vai citus materiālus. Un tāpēc šajā iepirkuma priekšmetu aprakstā aicinu neiekļaut nosacījumus, kas kaut kādā veidā ierobežo iespēju veikt sarunas par saņemtiem piedāvājumiem. Piemēram, ierobežojumu palielināt cenu. Jo tas var nereti gadījumos, ja pieņemsim, ir pagājis kaut kāds ilgāks laiks no procedūras veikšanas līdz iespējai slēgt līgumu, var gadīties, ka ir mainījusies tirgus situācija un jums ir nepieciešams atgriezties vēlreiz šajā iepirkuma procesā un uzlabot piedāvājumus. Ja, piemēram, lētāko piedāvājumu iesniegtušais pretendents atsakās slēgt līgumu. Tātad arī šajā gadījumā ir jāievēro interešu konflikta krāpšanas un korupcijas novēršanas pasākumi, un tas ietver tātad ne tikai to, ka ir jānodrošina šie interešu konflikta apliecinājuma parakstīšana, bet arī atgādina, ka ir visi šī iepirkumā iesaistītās personas jāinformē, jāizstāsta, kas tad ir interešu konflikts un cik būtiski ir to novērst, jo interešu konflikta vai krāpšanas vai korupcijas atklāšanas gadījumā kapitāla atlaide iepirkums netiks saskaņots, un kapitāla atlaide netiks piešķirta. Un savukārt, kā jūs varat izvairīties no pieņemsim kaut kādiem krāpšanas vai konkurences pārkāpumu riskiem, tas ir jau tā minētā piegādātāju izpēte. Tātad jums jāpārbauda, vai šī piedāvājums iesniegšie piegādātāji no kaut kā savstarpēji saistīti, tiem nav vienas amatpersonas. Tāpat ieteicams salīdzināt piedāvājumus, pārbaudīt, vai tajos nav vienādas kļūdas, vai nav pamanās vēl kādas citas pazīmes, kas liecina, ka tie piedāvājumi sagatavot neatkarīgi. Pieņemsim, varētu būt situācija, ka jums iesniegts piedāvājums, kuri tiek iesūtīti no vienas personas adreses. Divi dažādi piegādātāji, bet viņu kontaktpersona ir viena tā pati persona. Un tam tātad ir jābūt kā sarkanam karogam, kas liek pievērst uzmanību un veikt dziļāku izpēti. Un tālāk tātad arī jāpieņem lēmums par piegādātāju izvēli, atgādīt, ka arī gadījumā jūs veicat iepirkumu atbilstoši ministra kabineta noteikumiem 104, arī šajā gadījumā jums nav pienākuma izvēlēties lētāko piedāvājumu, jo jums jāizvēlas piedāvājumu, kas ir ekonomiski izdevīgākais un vislabāk apmierina jūsu vajadzības.
Un visbeidzot, neaizmirstam, ka ir jāpaziņo visiem pretendentiem, kas iesniedz piedāvājumus par iepirkuma procesa rezultātiem, un jāpublicē paziņojums par iepirkuma rezultātu iepirkuma uzraudzības biroja tīmekļa vietnē. Kas tad būtu jāņem vērā piegādātāja atlasē? Viens no nosacījumiem, kas būtu iepirkuma priekšmeta aprakstā jāiekļauj, ir iespēja samazināt iepirkuma priekšmeta apjomu. Jo nereti mēdz būt situācijas, ka pēc piedāvājuma saņemšanas pasūtītājs saprot, ka piedāvājumi ir pārāk dārgi, un viņš vēlas samazināt šīs te cenas. Un tāpēc vislabākā situācija ir tad, ja jūs jau iepriekš esat apdomājuši, kuras jūs pozīcijas varētu izslēgt, lai varētu iekļauties jūsu vēlamajā cenu amplitūdā. Tātad attiecībā uz to, ka ja jūs iekļaujat piegādātāju atlases prasības iepirkuma dokumentācijā, tad jums ir arī pienākums pārliecināties, ka šo te piedāvājumus iesniegušie pretendenti ir atbilstoši šīm te prasībām. Un jums ir jāpārliecinās tas gan no dokumentiem, un jūs nevarat paļauties tikai uz to, ka pretendents ir, piemēram, tabulas veidā sniedzis informāciju par savu pieredzi, bet vienmēr ir jāpalūdz, lai tiek iesniegts arī kāds dokuments, trešās puses dokuments, vai tas būtu kādai izdruka no būvniecības informācijas sistēmas par to, kad objekts ir nodots eksploatācijā, vai tie būtu citi, vai tās būtu atsauksmes piegādātājiem, kam šis pakalpojums sniedz. Bet jebkurā gadījumā pierādīt, ka šis te pretendents atbilst jūsu izvirzītajām prasībām. Un tad mazliet detalizētāk tad vēlreiz par to, kādi tad soļi palīdzēs jums novērst interešu konfliktu un krāšņu dubulto finansējumu. Tātad, pirmkārt, jums jāpārliecinās arī, ka jums nesat saistīti ar šo te potenciālo piegādātāju. Tātad, jābūt šai te informācijai, kā arī šo te personu amatpersonu, tad pilnvarotās personas amatpersonas, nav viņu radinieki, nav saistīti ar šo te izvēlēto piegādātāju. Par tirgus cenas atbilstību jau minēju, kad ir jāsaņem šie divi neatkarīgie piedāvājumi, par to, ka ir jāpārliecinās, ka arī piedāvājums iesnieguši uzņēmumi savstarpēji saistīta. Un vēl gribētu aicināt ņemt vērā, ka nebūtu pieļaujama tāda īpaši labvēlīgāka attieksme pret kādu no pretendentiem. Tas var izpausties, piemēram, jūs vienam pretendentam lūdzat iesniegt papildu informāciju, piemēram, par viņu pieredzi, bet citu pretendentu vienkārši noraidiet, pat ja viņi, piemēram, piedāvājums ir lētāks, būtu viņš izdevīgāks. Un attiecībā uz dubultā finansējuma novēršanu lūdzām ņemt vērā, ka vieni tie paši izdevumi nedrīkst tikt finansēti dažādiem avotiem. Piemēram, jūs nevarat iekļaut attiecināmies izdevumus tādas izmaksas, par kurām jūs esat saņēmuši, piemēram, pašvaldības atbalstu. Un attiecībā uz līguma nosacījumiem aicinu ņemt vērā to tādas būtiskākās lietas, kas būtu jāiekļauj līguma projektos, arī tālāk noslēgtajos līgumos. Vispirms par dzīvokļu īpašnieku pilnvarojumu, par to, kā ir jāizraksta rēķins, kāda informācija rēķinos ir jāiekļauj. Obligāti jāparedz iespēja atkāpties no līguma, ja tiek piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas, kā arī ļoti lūdzu paredzēt arī nosacījumus līguma grozījumu veikšanai. Piemēram, kādos gadījumos var pagarināt līgumu, kādos gadījumos var veikt papildus darbus, kādos gadījumos var izslēgt kādus darbus paredzētajiem apjomiem. Obligāti ir jāiekļauj princips nenodarīt būtisku kaitējumu klimata drošināšana būvdarbu līgumā, un šie principi ir saistīti ar atkritumu apsaimniekošanu un trokšņu un putekļu piesārņojumu novēršanu. Un savukārt turpinājumu par dokumentu iesniegšanu lūdzam ņemt vērā, ka šie te piegādātāja atlases dokumenti būs jāiesniedz saskaņošanai
lai automobiļu pārliecināties, ka piegādātāji atlasē nav pieļauts šis te interešu konflikta krāpšanas korupcijas risks. Un tas būs iespējams, izmantojot automu speciālu pieteikumu formu, kas saucas pieteikums piegādātāju atlases izvērtēšanai. Visa dokumentācija, kas būs jāiesniedz automus saistībā ar piegādātāju atlasi, ir uzskaitīta automu mājaslapā publicētajos ieteikumos piegādātāju atlases veikšanai. Un pēc šo te dokumentu saņemšanas automu izvērtēs šos te dokumentus un nosūtīs izvērtējumu vēstuli par šo te izvērtējumu rezultātu. Tā kā vēlu veiksmi jums organizējot iepirkums, un ja jums ir kādi jautājumi, aicinu droši vispirms ielūkoties mūsu tīmekļa vietnē esošajos ieteikumos, kur ir detalizēti izstāstīts gan par to, kā sagatavoties tirgus izpētes un piegādātāju atlases veikšanai, gan par to, kā novērst interešu konfliktu krāpšanu un citi ieteikumi. Un tāpat aicinu iepazīties ar atbildēm uz biežāk uzdotajiem jautājumiem, jo tur arī ir apskatītas dažādas situācijas, kuras var rasties piegādātāju atlases laikā. Lai jums veicās, un tālāk došu vārdu Mārim. Jā, tātad par finansējumu piesaistīšanu pastāstīšu tātad nedaudz detalizētāk. Jā, tad ikdienā strādāju SEB bankā, bet šodien pārstāvu Finanšu nozaru asociāciju. Tātad, kas ir Finanšu nozaru asociācija? 33 finanšu nozaras biedri, un faktiski mēs arī kopīgi mērķu vārdā rūpējamies, lai mēs uzlabotu uzņēmējdarbības vidi un finansēšanas vidi Latvijā. Tad attiecīgi pārstāvam šos te finanšu nozares jautājums, tā skaitā arī renovācija, kur mēs tādu dombiedru grupu mums ir un tā attiecīgi piedalāmies šī temata attīstībā. Tātad no banku puses 3 bankas piedalās daudzdzīvokļu māju renovēšanā, tātad Citadele, SEB banka un Svetbanka, un arī, protams, Altums finansē daudzdzīvokļu māju renovāciju. Tātad kādi vispārīgie nosacījumi aizdevuma piesaistē? Tātad pirmkārt tātad renovācijas ir, kur pamatā tiek finansēts 100% apmērā no projekta, no izmaksām. Tātad termiņš ir līdz 20 gadiem, procentu likme individuāli. Tātad populārais jautājums par balsu skaitu. Jā, mēs sakam, ka bankai nepieciešams vismaz tātad 50 plus 1%. Tātad praksē tas ir arī varbūt runa par 2/3. Un te uzreiz arī pastāstīšu to iemeslu, kāpēc, teiksim tā, bankas šādi skatās. Tur ir ļoti vienkārši iemesls, jo pēc būtības šis te balsu skaits ir tāds primārais rādītājs tātad iedzīvotāju maksātspējai, tātad iedzīvotāju gatavībai aizņemties un atmaksāt, un tomēr jāņem vērā arī, ka renovācija, tas savā ziņā ir būvniecība, un būvniecība, mēs zinām, tas ir nereti ir ar kaut kādām neplānotām lietām saistīti jautājumu risināšana, vai tas ir, piemēram, papildus darbi, vai tas ir izmaksu sadārdzinājums, vai sliktāk vēl scenāriji, piemēram, kad būvnieks jānomaina, vai tie jautājumi, kā jūs saprotat, ir bezgalīgi daudz ir. Un līdz ar to tad, un neviens mēs nevēlamies palikties ar situāciju, ka ir puspabeigta māja un bez risinājuma. Līdz ar to, šis ir tāds vispārīgs indikators, kas parāda tātad iedzīvotāju gatavību tātad aizņemties, renovēt un attiecīgi arī, ja nepieciešams, tātad lemt par nepieciešamiem jautājumiem, tātad, lai situāciju varētu risināt. Un arī tātad otrs, tas būtiskākais indikators ir maksājuma disciplīna. Faktiski tad 90-95% no visiem rēķiniem, kas izrakstīti pēdējo 12 mēnešu laikā, jābūt apmaksātiem. Un tad attiecīgi tātad tas raksturo iedzīvotāju maksātspēju un disciplīnu maksājumiem, kad nevajadzētu būt problēmām ar aizdevumu atmaksu, jo tas ir atkal visu mūsu interešu vārdā. Tātad šeit mēs esam faktiski tādi tie aktīvisti un renovāciju atbalstītāji, ja, bet tas ir, es domāju, ka mēs nevēlamies būt situācijās, ja, kur ir, jo bankai šis maksājums jāsamaksā un attiecīgi tad
lai nav jārisina situācijas, vai tad maksājums jāsadz no rezervēm, vai attiecīgi vēl kādi sarežģītāki mehānismi jāpiemēro. Tas, ko mēs laika gaitā esam pārliecinājušies, kas ir tas būtiskākais atslēgas vārds, lai tā renovācija notiktu veiksmīgi, tad primāri, jo tas ir profesionāla projekta vadītājs, var, protams, to darīt nama vecākais pirmo reizi, un parasti jau arī saka, ka pēdējo reizi viņš to būtu gatavs darīt, bet tomēr te ir tāda klasiska pārbaudīta vērtība, kad pieredze šajos gadījumos tomēr ir ļoti būtiski, jo kā jau jūs dzirdējāt prezentāciju iepriekš, ļoti daudz detaļas un nianses un pilnīgi skaidrs, ka, ja jūs ikdienā neesat ar būvniecību saistīts, ar līgumu slēgšanu un ar šo te visu renovāciju, tad ļoti objektīvi, ja, kad visas nianses paredzēt un ieplānot ir ļoti sarežģīti, ja pat neiespējami. Līdz ar to tad lūkojamies pieredzējuši projektu vadītāju virzienā un es domāju, ka no tā mēs visi tikai iegūsim. Un, protams, arī dzīvokļu īpašnieku izglītošana, informēšana un UTT, lai tātad īpašnieki būtu lietas kursā par visu procesu gaitu. Un te savā ziņā arī ir tā senā patiesība, kāpēc mums Latvijā ar to renovāciju iet kā iet, jo mēs zinām, ka ļoti daudz dažādu pieņēmumu un mīti. Līdz ar to noteikti, kad ir vērts strādāt nevis ar mītiem un pieņēmumiem, bet ar faktiem un konkrētām situācijām, lai cilvēkus varētu tad, teiksim tā, cilvēkiem radīt mieru un sapratni par šo te visu procesu. Un arī, te es domāju, var piebilst Seibankas veikto pētījumu. Nesen mēs veicām par daudzdzīvokļu renovāciju, un kas man pašam bija personīgi lielākais pārsteigums, kad 64% no iedzīvotājiem, tātad 1000 respondentu bija, kuri uzskata, kad renovācija jāmaksā ir valstī vai pašvaldībai, bet tas arī, teiksim tā, viens no tādiem tematiem, ko strādāt un skaidrot, ka tas tomēr ir mūsu kopīpašumi un īpašumi, ja, tad attiecīgi citai pusē droši vien, kad tas nav pienākums un pamatvirziens, ko darīt. Ja. Līdz ar to tad tāda aptauja piesim parāda, kā skaidri piemēri, kur mēs esam. Un tā kā šeit mēs esam kuri par, ja, bet, teiksim tā, paši zinām, ja, kad domāšana ļoti, ļoti, ļoti atšķirās cilvēkiem. Lūk, un tad nākamais solis finansējuma saņemšanas process, tātad par soļiem, tātad primāri jau jums jāpiesākās autumā kapitāla atlaide rezervēšanai, tātad to jau Ieva nokomentēja, tātad šis jau process jau faktiski šobrīd jau ir beidzies. Tātad nākamais tad mēs kopības izvēlās, ja biedrības, kas šobrīd ir vēl esošais aizņēmējs, tad izvēlas finansētāju, pie kura tātad iesniegt šos te pieteikums, bet arī reiz jāpiebilst, ja, ka esošajā procesā, kad jūs esat iesnieguši pieteikums Altumā, un kad Altums apstiprina šo te kapitāla atlaidi, rezervē kapitāla atlaidi, ja, tad attiecīgi Altums informē tātad šīs 3 bankas par šo te projektu, un attiecīgi tad nebrīnties, ja esat lietas kursā, kad bankas jums zvanīs un izteiks savus piedāvājumus finansējumam. Te gan uzreiz jāpiebilst, jā, kad tā kā ir tā kapitāla rezervēšana ir iespējama vēl, ka nav pilna dokumentācija, tad, protams, bankas vēl tos piedāvājums īsti nevarēs izteikt, tātad tos mēs varēsim izteikt, tā kā būs visa šī pilna informācija par to, tad es arī priekš vēl nedaudz pastāstīšu. Lūk, tad, jā, banka izskata pieteikumus un pieņem lēmumus, tad tas jau būs, kad ir šis te otrais lēmums ir pieņemts, tad attiecīgi, jā, tad šis 4. solis, kad kopīgi pieņem lēmumus par aizdevumu ņemšanu, un attiecīgi noslēdzam līgumus, veicam darbus, un tad jau attiecīgi, kad ir darbi pabeigti, nodots eksploatācijā, tad iesniedz Altumam tātad kapitāla atlaides saņemšanai. Tātad kapitāla atlaide tiek saņemta pēc tam, kad projekts tiek realizēts.
Nu, lūk, par dokumentāciju, tātad klasiskie aizņēmēji juridiskie dokumenti, tātad informācija par renovējumu ēku, tā skaitā energoaudits, jo mēs zinām, ka šajos projektos tad energoaudits ir nepieciešams pirms un pēc renovācijas, tātad, lai šo te energo efektu iegūto pēc fakta arī varētu pārliecināties un tehniskā apsekošana. Tātad finanšu dokumenti, tātad tur mēs saprotam, ka primāri jau tas ir bilance, peļņu zaudējuma aprēķins, iespējams varbūt nepieciešama kaut kāda papildu detalizētāka informācija par kādu posteni bilancē vai peļņu zaudējuma aprēķinā. Tātad veicamo renovācijas darbu apraksts un tāme, un arī tātad informācija par maksāšanas disciplīnu, respektīvi, kur mēs redzam rēķina apmaksas kvalitāti. Tātad finansējuma saņemšana nepieciešama dokumenta aizdevuma līguma noslēgšanai. Tātad tas ir tas dzīvokļu īpašnieku lēmums par aizņēmumu ņemšanu, un arī uz priekšu tad būs atkal detalizētāka informācija, kas ir, kādi jautājumi ir jābūt pielēmtiem. Tātad minētie visi izziņas no pakalpojumu sniedzējiem, un tātad kopsapulces protokoli. Tātad dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums, tātad tās būtiskākā informācija, kurai jābūt pielemtai, tātad primāri jau par energoefektivitātes darbu veikšanu, tātad par izmaksām uz dzīvokli, tātad kas ir attiecināms, kas ir neattiecināms, tātad par aizdevumu ņemšanu kādā apmērā un termiņā aizdevums tiek ņemts. Tātad, ja ir papildus izdevumi, tam jābūt ir pielēmtam, faktiski viss tā informācija, lai iedzīvotājiem būtu, īpašniekiem būtu skaidrs par šīm te visām izmaksām, kas uz konkrēto dzīvokli attiecās. Un arī attiecīgi tad uz katru dzīvokli attiecināmās izmaksas. Un kas vēl, tātad par dzīvokļu īpašnieku pienākumu uzņemties atmaksāt saistības, tātad skaidrs, ka, lai aptauja rāda, ka gribam, lai kāds cits vēl maksā, bet tomēr tas ir mūsu īpašums, un par to tad attiecīgi mēs arī kā klasisku aizņēmumu ņemam, un tad to arī rēķinām. Protams, kad arī laika gaitā ir iespējams pirmstermiņa atmaksas, tā kā tas arī viss ir iespējams. Tātad apdrošināšana, tā, protams, ir ļoti ieteicama lieta un vajadzīga lieta, jo tas ir kopīpašums, un ja ik pa laikam ir mēdz notikties kādas nevēlamas situācijas, un attiecīgi tad apdrošināšanas polise šo te var risināt, jo tomēr, ja māja ir paņēmusi saistības un nedodies kaut kas notiek, ja, tad tomēr pašiem no saviem līdzekļiem mainīt jumtu, piemēram, mājai, tas tomēr ir atkal būtiski izmaksu sadārdzinājums, ja, tā kā jau vienmēr, tad kārtīgi risku cilvēkam jāsaka, ka apdrošināšanas polise ir nepieciešama. Tātad par maksājumiem, par garantiju, tātad šis ir atkal arī iedzīvotāju interešu vārdā, tātad renovācija saistīta ar būvniecību, un tātad parasti bankas arī pieprasa šīs te līguma izpildes garantijas un arī garantijas laika garantijas, jo tas ir situācijās, ja tomēr tiek atklāti kādi defekti renovācijas darba veikšanā, tad attiecīgi šīs te garantijas laika garantijas palīdz risināt situāciju, un arī tā ir būvniekam kāda motivācija šos te trūkumus novērst. Tātad pārvaldnieku maiņas gadījumā banku piekrišana ir obligāta, un, protams, kad var būt papildus kaut kāda informācija tik pieprasīt, ja tas ir atkarībā no situācijas un vajadzības. Ja, to jau tad individuāli parasti arī visu izrunā. Lūk, un tad mēs nonākam jau pie kādiem praktiskiem piemēriem, tātad cik ir liels izmaksas bijušas. Protams, ka te ir jāņem vērā, kad šīs te mājas piemēri ir renovētas dažādos laikos, un mēs tomēr zinām, ka renovācijas izmaksas kāpušas, un kā jau jebkuras izmaksas, ja, līdz ar to tad renovācijas
izmaksas arī nav izņēmums. Bet tomēr mēs redzam, kā priekšstatam, kāds ir aizdevuma apmērs, kāds ir granta apmērs, un arī būtiskākais, es domāju, ka šeit mēs redzam, kāds ir tas reālais efekts pēc renovācijas darbu veikšanas, cik kilovatstundas gadā uz kvadrātmetru mēs varam ietaupīt, un attiecīgi sākotnēji tātad šis ietaupījuma izmaksas tiek novirzītas saistību atmaksai, bet diezgan ātri jau tas kredīts tomēr amortizējās, un tā jau mēs arī jūtam efektu, kad ar laiku jau, kad tas maksājums jau paliek mazāks, un tad, teiksim tā, brīvie līdzekļi jau paliek mūsu kabatā, nav mums jāpērk dārgā elektroenerģija. Lūk, un tātad arī atsaucoties jau uz manis pieminēto aptauju, protams, kad galvenie šķēršļi izmaksu, tātad renovācijā ir pārāk augsts izmaksas un nespēja vienoties, tātad par nespēju vienoties, tātad tur jau pieskāros, kad tas ir par iedzīvotāju izglītošanu, tomēr liela daļa saistīti jautājumi, bet arī pārāk augstās izmaksas, un tur tomēr mums jāsaka fakts, ko mēs redzam, kad DME1 sākās 16. gadā, un kas ir šobrīd faktiski jau 10 gadu, gandrīz riņķī, bet mēs redzam, ka tās izmaksas ir augušas, un droši vien, kad jāsaka jau arī jāskatās tajā realitātei acīs, ka droši vien nav mums pamats cerēt, kad uz priekšdienām šīs izmaksas samazināsies. Līdz ar to, kā vienmēr, jautājumā, kad tad pareizais brīdis renovēt, kā vienmēr atbilde šodien vai vakar. Līdz ar to nenokavējam savu iespēju. Paldies, tad faktiski ar šo arī mans stāsts noslēdzās. Super, Māri, liels paldies. Tā kā šobrīd jautājumi nav par finansējumu, tad noteikti pieslēdzam nākamo runātāju. Māri, paldies. Ieva droši dalies ar savu ekrānu un ķeramies klāt noslēguma daļai. Esmu atpakaļ. Kamēr lieku savu prezentāciju, aktivizēju, redzēju, ka, lai tādai skaidrībai vēlreiz par finansējumu, tātad šajā programmā aizdevumus projekta realizācijai var saņemt Svetbankā vai Citadela bankā, ar ko Altum ir parakstīti sadarbības līgumi vai Altum. Tātad, kā Māris arī teica, tad šobrīd ir izstrādāta sistēma, un ja jūs esat jau saņēmuši sākotnējo atzinumu, visticamāk jūs arī esat saņēmuši kādu telefonu zvanu no bankas, un kāda no šīm bankām informē par šo te finansējumu iespēju, ka aizdevumu var saņemt arī pie konkrētās bankas. Šajā programmā nav ierobežojums vai pareizāk sakot nosacījums, ka, lai saņemtu aizdevumu Altum, ir jāsaņem kāds no bankas atteikumu. Šobrīd šī programmā ir noteikts, ka finansējumu var saņemt 4 iestādēs, tātad 3 bankas un Altum. Tomēr es aicinātu izskatīt tomēr sākotnēji vismaz šo te bankas finansējumu un aizdevumu saņemšanu, lai Altum tomēr šie te resursi, kas ir šajā programmā, tiktu, teiksim tā, piesaistīti kapitāla atlaides piešķiršanai tam līdzīgi, jo Altum šos te aizdevumus arī izsniedz no šīs Eiropas Savienības naudas. Līdz ar to es tiešām aicinātu vairāk izskatīt banku aizdevumu saņemšanas iespējas. Un tomēr, ja banka atsaka, tad, protams, Altums finansēs. Un līdz šim visās iepriekšējās programmās mēs esam nofinansējuši visi daudzdzīvokļu mājas, ja tās ir atbilstoši programmas nosacījumi, atbilstoši lēmumi ir saņemti. Galu galā par to, kurā finanšu iestādē, bankā vai Altumā māja saņem šo aizdevumu, ir dzīvokļu īpašnieku balsojums. Un tad tālāk jau par šo te nākamo soli, kā organizēt dzīvokļu īpašnieku balsojumu tajā brīdī, kad jums jau ir zināms būvnieks, būvuzraugs, autoruzraugs, projektu vadītājs, kas sniegs savus pakalpojumus un darīs savu darbu. Tad, kad jums ir zināms finansētājs, kurš finansēs un kādi ir finansēšanas nosacījumi, tad nākamais solis ir pieņemt šo te dzīvokļu īpašnieku balsojumu. Šis ir ļoti tāds izšķirošs solis projekta uzsākšanas
mirklim, jo šis jau tad ir balsojums, kurā jau balso dzīvokļu īpašnieki par projekta izmaksām ļoti precīzi, aizdevuma nosacījumiem, piegādātājiem, kas sniegs šos pakalpojumus un veiks darbu, kā arī pilnvarojumu dokumentu parakstīšanu pilnvarotajai personai. Tātad šis ir tas svarīgākais mājas balsojums, kurā tad mājas dzīvokļu īpašnieki saprot un nobalso par to, cik liela arī maksājumi katram viņam būs, tad, kad šo te projektu norealizēs. Lēmuma pieņemšanas organizēšanai un dokumentācijas aizpildīšanai mēs ļoti, ļoti iesakam izmantot Altuma mājaslapā pieejamas vadlīnijas daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku lēmumu pieņemšanai un dokumentācijas sagatavošanai. Tur tiešām ir viss ļoti detalizēti aprakstīts un liels lūgums sekot līdzi šīm te vadlīnijām un ievērot tās, jo tas noteikti mazinās, teiksim, kaut kādu precizējumu nepieciešamību tajā brīdī, kad jūs tos dokumentāciju visu būsiet iesnieguši Altumu. Tad, kad jūs pieņemat šo lēmumus, lūdzam pārliecināties, ka šie lēmumi, šie dzīvokļu īpašnieku lēmumi vai cita informācija, šī dokumentācija ir aizpildīta korekti un saprotama. Jo, ja jābūt parakstam no visiem dzīvokļu īpašniekiem, tad tur ir jābūt tiem parakstiem. Ja ir jābūt vārdiem, uzvārdiem, tad jābūt. Un liels lūgums, ja tā ir, piemēram, kopsapulce, kur tiek aizpildīti manuāli šie dokumenti, tad tiešām izmantot, ja rakstiet, tad varbūt drukāts būs, lai tiešām ir salasāms šis teksts, kuru mēs pēc tam Altuma pirms pieņemot lēmumu par atbalsta piešķiršanu, mēs viņu analizējam, mēs ejam cauri visiem šiem kopsapulces protokoliem vai aptaujas dokumentācijai. Mēs skaitam balsis, pārskaitam un pārliecinamies, ka šis balsojums ir pieņemts atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumam. Atcerieties lūdzu arī to, ka šajā te balsošanas dokumentācijā ir jābūt balsojumam gan par visām summām, gan pirms kapitāla atlaides saņemšanas, gan pēc. Arī gribu piebilst to, ka dzīvokļu īpašnieku lēmumi šie paraugi vadlīnijas ir pieejams mājaslapā. Lūdzu meklējiet sadaļā dzīvokļu īpašnieku balsojums 6. solis. Nemazāk svarīgi piebilst ir to, ka dzīvokļu īpašnieku balsojumiem var izmantot arī būvniecības informācijas sistēmas. Tātad, principā, šajā būvniecības informācijas sistēmā arī veikšos balsojums. Jāsaka, ka pēdējā laikā mēs sākam jau saņemt informāciju, kad beidzot mums tie pirmie projekti būs arī šajā sistēmā, lēmumi tiks pieņemti. Kas vēl? Gadījumā, ja jūs izvēlaties dažādu iemeslu dēļ Altumu šo kā aizdevēju, tad jums nav jānāk pirms šī balsojuma pie Altuma jāapstiprina, tāpēc, ka Altuma aizdevuma nosacījumi visām mājām būs vienādi, un mājaslapā ir pieejams arī Altuma aizdevuma gadījumā aizdevuma kalkulators, kur tad var aprēķināt maksājumu apmēru un paredzot aizdevuma atmaksas termiņu, pamatsummas, maksājumu brīvdienas un tam līdzīgi. Un atcerieties, kad noteikti kalkulatorā liekat gan summu visu lielo aizdevuma apmēru, gan šajā aizdevuma kalkulatorā jūs varat aprēķināt maksājumu apmēru pēc kapitāla atlaides saņemšanas. Lēmumos jābūt noteikti gan balsojumam pirms kapitāla atlaides saņemšana, gan pēc. Lūdzu šo te ņemt vērā. Kā arī atceramies, ka jāizpilda ir ļoti precīzi šie dokumenti balsojumi, jo tas tomēr ir pats, teiksim, ir pats svarīgākais dokuments šī projekta uzsākšanai. Tad, kad balsojums ir teikts, ir pieņemts pozitīvs lēmums par aizdevumu saņemšanu, par līgumu noslēgšanu ar piegādātājiem un iedots pilnvarotajai personai parakstīt visu dokumentāciju, tad ir jāsniedz iekšā Altumam atbalsta pieteikums. Redzēju čatam jau jautājumu, kad ir projekti, kuri jau ir saņēmuši sākotnēju atzinumu.
kuri ir jau veikuši piegādātāju atlasi un arī mājas balsojumu. Es pieņemu, gaida, kad šo atbalsta pieteikumu varēs iesniegt mans Altuma platformā. Apsveicu jūs, kad jūs jau esat tik tālu tikuši. Jāsaka to, ka Altuma nav paredzējis, un par to ļoti atvainoju, šo te tik ātro darbu un uzdevumu veikšanu un atbalsta pieteikumu mans Altuma platformā varēs pieteikt pēc Jāņiem, bet noteikti līdz 1. jūlijam. Šobrīd mēs vēl precizējam un slīpējam tehniskos risinājumus šī atbalsta pieteikuma iesniegšanai, bet noteikti nedēļā pēc Jāņiem, bet ne vēlākā 1. jūlijā atbalsta pieteikumu varēs iesniegt Altumā. Tātad vēl par atbalsta pieteikumu iesniegšanu. Tātad neatkarīgi no tā, vai projektu īsteno ar bankas finansējumu vai Altuma aizdevumu, pieteikumu atbalsta piešķiršanai aizpilda pilnvarotā persona mans Altuma platformā un pievieno visu nepieciešamo dokumentāciju. Atceramies to, ka atbalsta pieteikums arī ir jāparaksta atbilstoši pārstāvības tiesībām saskaņā ar Ulstat datu reģistrā norādīto. Šo akcentējam tādēļ, ka pie sākotnējā pieteikuma kapitāla atlaides rezervācijai bieži mēs saskārāmies ar situācijām, kad atbalsta pieteikumu nebija pareizi parakstīts. Tāpēc šo vēlreiz atgādinām. Ja finansētājs ir Altuma, un jūs esat lēmuši par to, ka Altums būs finansētājs, tad aizdevuma pieteikums tiek vērtēts vienlīdz ar atbalsta pieteikuma iesniegšanu. Tātad, principā, nekas cits jums papildus citā laikā nav jāiesniedz. Ja projektu finansē banka, tad pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu atbalsta saņemšanai caur mans Altumu. Savukārt pieteikumu šai te garantijai bankas aizdevumu iesniedz ar bankas starpniecību. Atbalsta pieteikums, ko klients iesniedz bankas finansējuma gadījumā, mēs uzsāksim tā vērtēšanu tikai tad, kad būs saņemts gan garantijas pieteikums, gan atbalsta pieteikums. Varbūt nedaudz detalizētāk par garantiju, tātad visiem bankas aizdevumiem tiks piesaistīta Altuma garantija. Mājai šis finanšu instruments, šī garantija nemaksās neko, tātad 0 komisija šīs te garantijas izmantošu. Tā ir papildus tā kā nodrošinājums bankas izsniegtajām aizdevumam. Kopā ar atbalsta pieteikumu jāiesniedz virkne dažādu pielikumu, dokumentācijas veidlapu, dokumenti, īpaši arī, ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir arī saimnieciskās darbības veicējs mājā. Šajā sakarībā es atkal vēlos jūs aicināt lūkot mūsu mājaslapu. Šajā sadaļā, kas attiecas uz atbalsta piešķiršanu, tur jau šobrīd ir pieejama dokumentācija, dokumentu paraugi, bet šī sadaļa vēl pagātināsies ar dokumentiem tuvākās nedēļas vai 2 laikā, tā kā noteikti sekojiet līdzi, kas parādās tur mājaslapā. Mans pēdējais slaids ir par to, kad atceramies, ka uz atbalsta pieteikumu brīdi noteikti ir jābūt atbilstošiem maksāšanas disciplīnai. Tātad nevar būt kavēti maksājumi pēdējā gada laikā par saņemtajiem pakalpojumiem, vai tie ir apsaimniekošanas, atkrituma apsaimniekošanas, siltumapgādes, ūdens apgādes un citiem pakalpojumi, kas saistīti ar dzīvokļu īpašumu lietošanu. Ja parāds pēdējo 12 mēnešu laikā kopēji mājai ir lielāks par 10%, tad, diemžēl, atbalstu mēs nevarēsim piešķirt. Bet tas nenozīmē, ka viss plints ir jāmet krūmos. Nē, ja vēl mums atļauj sākotnējā atzinumā noteiktais termiņš, tad var
skatoties pēc šīs reālās situācijas, iespējams uzlabot šo maksāšanas disciplīnu, lai nesagrautu, projekta realizācijas sapnī, bez maz vai pēdējā solī pirms projekta uzsākšanas. Tāpēc varbūt jau šobrīd sēkojiet lūdzu līdzi savas mājas maksāšanas disciplīnai par 12 mēnešiem un jau saulaicīgi strādājiet ar šiem te kavētājiem, kas varbūt, palielinā šo te risku toties šai 10% robežai, parāda robežai. Vēlreiz es vēlos arī atgādināt to, ko es sākotnēji teicu, ka lūdzu saulaicīgi atbalsta pieteikumu sniegt Altumu, vēlams 2 mēnešus pirms sākotnējā atzinumā noteiktā termiņā, jo tā reāli paskatoties un izvērtējot iepriekšējās programmas pieredzi, mēs varam teikt, lai kvalitatīvi Altumu varētu apstrādāt katru atbalsta pieteikumu, ir nepieciešams vismaz 20 darba dienas. Tātad mēnesi pirms tas ir kritiskākais pēdējais brīdis, kad šis atbalsta pieteikums ir jāiesniedz, jo atceramies, kad ne tikai Altumu ir jāpaspēj izvērtēt, un mēs vērtējam dzīvokļu īpašnieku līmenī arī daudzas nianses. Mums ir ne tikai jāizvērtē, mums ir jāsagatavo dokumentācija, koordinējoties ar banku, ja banka ir aizdevējs, jāpieņem lēmums, mums ir arī jāpakust parakstīt līgumus. Tā kā šīs 20 darba dienas ir tāds tiešām tas reālais termiņš, darba posms, kas mums ir vajadzīgs, lai mēs šo te pieteikumu kvalitatīvi apstrādātu un varbūt arī novērst kaut kādas neprecizitātes, ko mēs esam ieraudzījuši atbalsta pieteikumā vai dokumentācijā, kas ir ienākusi kopā ar atbalsta pieteikumu. Visbeidzot, pēdējā mans komentārs un informācija par to, ka pirms lēmuma pieņemšanas Altums veiks mājas apsakošanu. Tātad jūsu daudzību tiks apsakota pirms lēmuma pieņemšanas. Ko mēs darīsim? Mēs pārliecināsimies, ka šajā mājā nav uzsākta darbība un ka projekta attiecinājumās izmaksās nav iekļautas darbības, kuras jau apsakojot māju var uzskatīt par faktiski pabeigtām vai pilnībā īstenotām. Šis ir programmas atšķirīgais aspekts no iepriekšējās programmas, kad darbus varēja sākt veikt, būvdarbus varēja sākt veikt pirms līguma parakstīšanas. Šajā programmā šis ir ļoti stingri noteikts, ka nekādi būvdarbi pirms līguma parakstīšanas un lēmuma pieņemšanas Altumā par atbalsta piešķiršanu nedrīkst būt uzsākt. Ja būs, tad, diemžēl, mums būs viņas jāizņem ārā no attiecināmu izmaksu aizdevumu, jāpārliek uz neattiecināmu izmaksām, līdz ar to arī plānotā kapitāla aploja tiks samazināta, jo samazināsies kopējās projekta izmaksas. Visbeidzot, pats pēdējais slaids, tātad gadījumā, ja ir jautājumi vai ir kaut kas neskaidrs, tad sākotnējā atzinumā jūs 2. lapas beigās jūs redzēsiet, būs minēts atbildīgais projektu vadītājs, kam jūsu projekts ir iedalīts. Būs minēts viņa e-pasta numurs, viņa telefona numurs. Ja rodas jautājumi, droši zvaniet, vaicājiet, prasiet. Ja gadījumā ir kaut kādi vispārīgi jautājumi par programmu kā tādu vai kaut kas nav saprotams, droši izmantojiet ekrānā redzamo e-pasta adresi, kas ir centralizētais programmas e-pasts, kuru tad mēs atbildēsim uz šiem jautājumiem. Ja ir kaut kādi arī jautājumi, kurus ir grūti uzrakstīt, bet vajag parunāties, droši zvanīt arī uz ekrānā norādīto telefonu numuru. Tas no manas puses viss, Kristiāna. Mēs varam varbūt atbildēt uz kādiem jautājumiem, kas ir ienākušies no klausītājiem. Ieva, paldies. Izskatās, ka visi jautājumi ir atbildēti. Sarakstēs ceru, ka pārējie redz, ja tomēr ir nepieciešams, mēs varam varbūt pieķerties dažiem jautājumiem. Klau, nav visi atbildēti, mēs speciāli ar Dainu neatbildējām to,
jautājumu, kas parādījās Māra prezentācijas laikā par tiem projektu vadītājiem ar pieredzīti un kā bankas vērtē šo te projektu vadītāju pieredzi un varbūt varam padalīties, varbūt Māra var padalīties ar kaut kādiem aspektiem, ko jūs kā banka, teiksim, vērtējat tieši šajā projektu vadītājā, izvērtējot aizdevumu izsniegšanu. Tas ir tāds soft faktors, vai ne? Jo mēs zinām, ka mums nav tāds, kā lai saka, juridiskas rīks, ja, lai tikai teiksim tā, virzītu šo te projektu tikai ar šo te konkrēto vai projektu vadītāju. Tā, bet te ir vairāk, teiksim tā, tas ir tāds vispārīgāks jautājums, ko mēs no bankas puses runājam, ja, kad, teiksim tā, jo arī tā mūsu esošā praksa parāda, ja, kad visbiežāk mums šie projekti nāk jau ar pieredzējušiem projektu vadītājiem un praksē tas strādā un tas sevi attaisno, bet tur, kur attiecīgi ir šie te, teiksim tā, nami vecākie ir, ja, tad attiecīgi, tas ir, teiksim tā, kā jūs komentēju, teiksim tā, vairāk nezināmie un iespējas kļūdīties vai ko neparedzēt, ja. Tas ir vairāk no šāda aspekta, ko mēs skatāmies te Altumam noteikti, Ievai būs krietni plašāk te komentāri vai ne, bet tas ir no mūsu puses, cik mēs varam šo te jautājumu ietekmēt un kā mēs, teiksim tā, varam nokonsultēt un ieteikt šo te renovāciju realizēt. Respektīvi, nav tādi akmenī kalti vērtēšanas kritēriji, tas ir no banku puses, tas ir ģenerāli, protams, projektu vadītājiem jāatbilst ģenerāli tam, lai varētu labi un pārskatām pārvaldīt projektu, vai ne, tād ar klientiem, komunicēt ar Altumu, komunicēt ar bankām, vai ne, tad tie ir tādi pārvaldības jautājumi vairāk, vai ne. Māra, paldies, Ieva, varbūt tevi papildinājums. Mans papildinājums arī ir par to, ja skaidrs, ka tā projektu vadītāja pieredze noteikti ir vērtējumi par realizētajiem projektiem un, teiksim, konkrētajā reģionā vai pilsētā. Mēs, Daina, arī komentāros mēs norādījām, ka mums ir no pirmās programmas mūsu mājaslapā pieejama arī datu bāze ar projektiem, kas tika realizēti, un tur ir redzama gan informācija gan par būvniekiem, gan projektu vadītājiem, kas šos projektus ir realizējuši. Tā kā tur noteikti arī var pasmelties nosaukumus. Tad meklēt varbūt kaut kāds pazīstams cilvēkus tajās adresēs, vienkārši meklēt šīs atsauksmes par projektu vadītāju pieredzi. Bet, Kristiāna, es gribētu izmantot iespēju un atbildēt uz jautājumiem, tomēr, kas varbūt nav tik viegli rakstāmi. Es redzu to, kad par to 12 mēnešu apmaksas disciplīnu, ja, tātad Altuma un programmas kopējais nosacījums ir par to, ka pēdējo 12 mēnešu laikā šī maksāšanas disciplīna ir laba, tātad nav kavēti maksājumi vairāk kā 10% no kopējā izrakstītā rēķina. Ja, protams, izrakstītiem rēķiniem, ja ir kāds iedzīvotājs, kurš maksā vēlāk, lēnāk, tad, protams, to skaidrojot, tas nebūs nekāds ierobežojums vai šķērslis aizdevumu izsniegšanai. Kapitāla atlaides piešķiršana. Ja? Bet, protams, kad šajā brīdī, kad dzīvokļu īpašnieki lemj par šī renovācijas procesu uzsākšanu, par aizdevumu saņemšanu, tajā brīdī šis lēmums tiek pieņemts atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumu. Principā, ja par šo jautājumu māja ir korekti nobalsojusi atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumam, tad tas ir saistoši visiem dzīvokļu īpašniekiem, arī tiem, kuri varbūt nav piedalījušies balsojumā vai ir savādākā, teiksim, viedoklī par projektu realizāciju. Ja? Un tālāk jau ar šiem nemaksātājiem reāli strādā šis apsaimniekotājs vai pilnvarotā persona, ka, teiksim, un varbūt arī risināt šos jautājumus ne tikai savstarpējā sarunā, bet iespējams arī kādā tiesas ceļā. Bet jāsaka, ka šobrīd gan Altuma, gan es neņemšos komentēt banku pieredzi, šobrīd visās
Mums nav neviena māja Altumā, kurā mēs esam izsnieguši aizdevumu, kuru aizdevums netiek saulaicīgi, ikmēneša maksājumi netiek saulaicīgi veikti. Jā, varbūt ir nedaudz kaut kā kavējumi pāris dienas, bet viss mājas ļoti cītīgi un diezgan precīzi atmaksā savu šo saņemto aizdevumu. Tā kā tas, ko mēs redzam, kad bieži vien pretinieki renovācijai kļūst par karstākiem atbalstītājiem pēc tam, kad projekts ir realizēts. Māri, varbūt var kaut ko piebilst. Jā, es tieši arī gribēju to teikt, ka tā mūsu esošā pieredze rāda, ja mums ir faktiski jau šo gadu laikā izveidojies aptuveni 60 miljonu kredīta portfels renovāciju jomā, un jāsaka, kad kvalitāte maksājuma disciplīna šim portfelim ir ļoti laba. Protams, ir kaut kādas atsevišķi projekti, mājas, kur ir kādas problēmas, bet arī tur mēs esam vienojušies par jautājumiem un sakārtot jautājumu. Tā kā faktiski tās mājas, kuras izgājuši cauri šai būvniecībai, pašai renovācijai, pēc tam jau bauda mierīgu dzīvi un bauda darba rezultāts augļus, un ar maksājumiem mēs redzam, ka viss ir kārtībā. Man šai sakarā arī viens tāds mīta jautājums ir, vai viena ļaunprātīga nemaksātāja, ne tikai ļaunprātīga, bet nemaksātāja dēļ, vai tas apdraud kopīpašumu? Es domāju, ka kopīpašumu jau tas neapdraud, vai ne, jo tas jau ir tātad regress pret šo te vienu X īpašnieku, un tad jau attiecīgi likuma noteiktā kārtībā šo jautājumu arī risinās, vai ne? Bet, manuprāt, kopīpašumam nevajadzētu būt apdraudētam. Līdz ar to iedzīvotāju lēmums renovēt māju neuzliek kaut kādu papildus risku iedzīvotājiem, ja tur ir kāds nemaksātājs vai ne, kas ir vienkārši cilvēktiesisks risināms jautājums, vai ne? Protams, ka te jāpiebilst, ka tas viens nemaksātājs ir 3 dzīvokļu mājā vai lielajā mājā, vai ne? Tā kā tas, protams, arī lielu lomu spēlē. Labi, un te bija viens arī jautājums saistībā ar finansēšanu, vai no bankas, un tā skaitā arī no Altuma, ja iedzīvotāji lēma ņem aizdevumu no Altuma, var saņemt arī papildus aizdevumu, piemēram, pagalma labu iekārtošanai, ko nevar iekļaut DME attiecināmajās izmaksās. Varbūt, Māri? Jā, tātad jau kopš DME1 laikiem, tātad no 2016. gada, tad šie renovācijas kredīti tiek finansēti ar 2 kredītiem. Tātad viens ir attiecināmo izmaksu kredīts un otrs neattiecināmo izmaksu kredīts. Un attiecīgi tad šajā neattiecināmo izmaksu kredītā var tik iekļaut kādi papildus darbi, kur, teiksim, tā diezgan loģiski sakopta māja, vai ne, tad arī prasās izdarīt kādus nelielus blakus darbus, lai kopējā ainā tas viss ieguļās. Jā, tas ir iespējams, protams. Es varbūt Ievai ļaušu arī nokomentēt, jo Altumā ir speciāli dibinās tāds remonta fonds. Varbūt pāris vārdos par šo var mazliet izvērst. Līdzīgi kā bankam ir šī aizdevuma programma, kuras ietvaros mēs varam finansēt ne ar energoefektivitāti saistītos darbus, tāpat, piemēram, kā šeit labiekārtošanas darbam, tātad mums ir remonta aizdevuma programma, kuras ietvaros, tad mēs izsniedzam šos aizdevumus, tā kā droši lūkojiet arī mājaslapā, daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmu, tur šo te informāciju var saņemt. Es varbūt, Kristiāna, paturpināšu jautājums, kur var apskatīt kopējo izrakstīto rēķinu mājai pār 12 mēnešiem. Tas jums mājai būs pašai jāsaprot, kur jūs viņu varat saņemt un kā jūs viņu saņemt. Parasti šo te maksāšanas disciplīnas failu, kas ir iesniedzams Altum, sagatavo apsaimniekotājs sadarbībā ar pilnvarotā personu, ja tā ir biedrība. Tātad tas ir viena lapa, kurā pa mēnešiem ir saskaitīti kopā konkrētajai mājai dzīvokļiem izrakstītie rēķini un apmaksātās summas. Ja, tātad tā ir dokumentācija, ko jūs māja pati sagatavojat un iesniedzat bankai. Šis dokuments arī ir ļoti svarīgs lēmumu pieņemšanai, tāpat arī Altumam. Tā. Es skatos, ja arī viens juridisks dabas jautājums. Vai nav ierobežojumi noslēgt līgumu ar būvnieku pirms Altuma atzinuma saņemšanas? To mēs esam atbildi uzrakstījuši. Kristiāna, čatā ir Daina atbildējusi, tā kā tur noteikti ir atbildīta. Mēs varētu tur
pēdējie 2 jautājumi, manuprāt, Mārim pat ir personīgi jautājums uzdots. Jā, es arī sāku jau rakstīt, bet iekomentēšu. Nu, lielajām mājām visticamāk jau vajadzētu būt šim kādam rezervas fondam, no kura attiecīgi šo nemaksātāju parādu var balansēt un nomaksāt un pēc tam risināt individuāli jau to. Bet mazajā mājā, teiksim tā, ja viens dzīvoklis nemaksā, tad visticamāk tur šis rezervas fonds nebūs, vai būs ļoti minimāls, kad tos ikmēneša maksājums no tā nevarēs nosakt. Es no tādas prizmas šo domāju. Respektīvi, arī bankai izvērtējot aizdevumus došanu šīm mazajām mājām, tas tomēr ir tāds tāda nianse, kas jāņem vērā, ka tās izmaksas būs gana pietiekams uz to vienu dzīvokli, uz 1 kvadrātmetru, viņas varbūt noteikti būs lielāks nekā lielajām mājām, un attiecīgi tas mēneša maksājuma pieaugums arī būs lielāks nekā lielajām mājām. Līdz ar to tāda kredīta riska viedokļa tomēr šis jautājums ir sensitīvāks, un teiksim tā, mums bankām ir šie te rīki, balsis un tā maksāšana, teiksim tā, ir pamaz instrumenti, lai mēs varētu, faktiski tas jau būtu jāvērtē individuāli jau šo iedzīvotāju maksātspēju, kā hipotekārā kredīta gadījumā. Jā. No tādas prizmas es šo te domāju. Jā, iedod man savu interpretāciju. Principā, kā es saprotu, vērtējot māju, tiek skatīt iedzīvotāju maksātspēju vai ne pēc būtības. Un, ja iedzīvotāji visumā maksā, bet ir kaut kāda viens otrs kavējums, tad tā nav problēma. Ja ir kaut kādi super nemaksātāji vai ne, tad tas jautājums bija, vai iedzīvotāji var kaut kā solidāri samesties, lai nebūtu šī, lai tiktu izpildīt tehniski nosacījumi. Es saprotu, Māri, no tavas puses tas komentārs, ka tā var vai ne. Jautājums, cik tas ir ilgtspējīgi vai ne, uzturēt kaut kādus vairākus nemaksātājus vai arī nemaksātāji, kas ir liels kopējā proporcijā, nemaksāšanas proporcijā, vai ne? Protams, jo tas ikmēneša maksājums jau jāsamaksā 100% apmērā, tad to nevaram darīt tā, ka to samaksā 90% apmērā, tāpēc, ka tie 10% nemaksā, bet šie 10% arī jānomaksā no tā ikmēneša maksājumam. Un tad šis te buferi jautājums, un tad cik viņš liels ir, cik ātri tas nodilst un attiecīgi kā risinās konkrētiem īpašniekiem šo jautājumu, lai arī viņi savu daļu samaksātu. Ok, es skatos arī vēl viens jautājums iebirs, vai saņemot aizņēmumu svarīgu uzkrājumu bilanci mājai, cik es saprotu, tāda prasība īsti nav, bet jau varbūt var iekomentēt. Es tieši Mārim gribēju šo jautājumu, kā galvenā finansētāja. Pārsūtam tālāk. Jā, te arī no bankas uz banku šī te prakse atšķirās, jo Sebanka attiecīgi mēs teiksim tā, mēdzam arī kādu šo te bilanci, 2 mēnešu maksājumu apmērā nodrošināt. Līdz ar to es domāju, ka tas arī ir visu mūsu uzsvars, teiksim, tādai drošībai, kad pie šī X mēnešu maksājuma mums, teiksim, tās nav zobsāpes, tagad domāt, ko darīt. Ja mums ir bufers, tad mums ir rīks, no kura mēs varam paņemt un nomaksāt to maksājumu, lai neveidojas ar soda procentu un tā tālāk, un attiecīgi tad jau lēnākā garā risināt ar konkrētiem iedzīvotājiem jautājumiem, kad problēmas risināšanā. No tādas prizmas šo jautājumu tieši skatāmies. Tā, uzkrājums ir vairāk kā drošības pilvens pašai mājai, saistību, izpildē pret finansētāju. Un arī tad saprotam, ka godīga samaksa par kredītu piesaistīšanu administratīvām izmaksām ir, un attiecīgi tas arī jautājums, kad no kādiem līdzekļiem šādas komisijas tiks maksāts, tad attiecīgi šeit tas uzkrājums var palīdzēt. Un manuprāt arī, Ieva, man teiks, jūs neuzsvērāt pie jums pieejamo grantu dokumentācijai, vai ne, kas attiecīgi tehniskai dokumentācijai var palīdzēt, varbūt tas, man teiks, netika pieminēts. Jā, to mēs nepieminējām, tātad, jo šobrīd ir sanākusi situācija, kad mums ir atvērta programma, kur mēs izsniedzam šos grantus tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, bet programma, uz kuru pēc tam šie projektiem vajadzētu būt iesniegtiem, ir aizvērsties dēļ lielās aktivitātes, bet tā kā šobrīd mēs tā ļoti mēreni skatāmies uz šo programmu, jo
jo šī investīcija programma ir aizvērsies. Bet tie, kuri vēl šobrīd ir iesnieguši pieteikumus šajā investīcija programmā, šajā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, un vēl domā, kas varētu tehnisko dokumentāciju izstrādāt mājai, tad noteikti pavaraties Altuma mājaslapā daudzdzīvokļu māju energogrants. Tur jūs atradīsiet informāciju par iespēju saņemt grantu līdz pat 90% apmērā visas tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām. Tā kā, neliela reklāmas pauzīte sanāca. Okay. Jau skatos arī jautājumu sadaļā ienācis vēl viens jautājums, vai ir iespējams īsumā pieskārties projektiem par tiem, kuriem tiks izmantot rūpnieciski izgatavoti paneļi, kādas būtiskas atšķirības no pamata programmas. Tāds ļoti vispārnāts jautājums, bet no manas puses tikai komentārs, ka mums ir 2 satelīti, kur tā naudiņa vēl pieejama, tās kabatiņas, vai neviens ir Latgales mājas un otrs ir šie te paneļa ēkas. Varbūt jau izstāst bišķi vairāk par to. Jā, tātad uz vispārēju atjaunošanu, teiksim, programmu pieteikumi netiek pieņemti, bet vēl projekti tiek pieņemti šajā Latgales reģiona programmā, kuras ietvaros daudzdzīvokļu mājas var saņemt šo te kapitāla atlaidi energoefektivitātes projektu realizāciju, kuru mērķis ir sasniegt 10 līdz 29% primārās enerģijas ietaupījumu. Un otra programma ir koka karkas paneļu programma, kas ir tāda īpaša programma, pat teiktu tā pilotu programma, kuras ietvaros mājas, kas ir gatavas, teiksim, iet uz inovāciju daudzdzīvokļu māju atjaunošanas programmu procesā un izvēlēties šo te atjaunošanas veidu caur rūpnieciski ražotiem koka karkas ar paneļiem. Šiem mājām kapitāla atlaide ir 50%, plus vēl pirmajiem 10 projektiem ir pieejams šis īpašais līdzfinansējums no valsts budžeta. Līdz ar to tā kopējā kapitāla atlaide varētu sasniegt pat 70%, bet ne vairāk kā 150,000 šis papildus atbalsts. Šobrīd šīs mājas iet tieši tādā pašā plūsmā, kā mēs šodien par šādiem pašiem solīšiem, kā mēs šodien runājam. Ja? Līdz ar to pilnīgi nekāda atšķirība nav šīm te mājām. Bet, ja tomēr liekas, ka šie koka karkas paneļi ir kaut kas īpašāks, tad droši rakstiet, runāsim un mēģināsim tikt skaidrībā par jautājumiem, kas ir radušies. Okay. Forši, izstāst, mēs esam visam izskrējuši cauri. Ieva, liels paldies. Varbūt man ir tāds noslēguma remarks. Viena ir, pirmkārt, atkal visus apsveic, kā jau teicu, vai ne, nozīmē, es esat šeit, tātad visi labi, vai ne, jūs esat uzsākuši ceļojumu, vai ne. Tad, šodien mēs pavisam ātri izskrējām caur tiem pirmajiem soļiem, vai ne, piegādātā izvēle, tas ir viens, otrs ir finansējuma pieeja, kur Māra laipnu gādība, vai ne, mēs saņēmām informāciju par bankas finansējumu pieejamību, vai ne, un arī juridiskā daļa, kas attiec uz dzīvokļu īpašumu balsojumu jautājumiem, vai ne. Ieva ļoti kritiski uzsvēra, ir 2 veidi termiņi, vai ne, kas ir jāievēro. Viens ir tie sākotnējie termiņi, kad jābūt parakstītam līgumam, un tur nav nekāds atkāps, vai ne. Un liels atgādinājums ir arī, ka dokumentu izskatīšana, tas nav tā, ka uzreiz dienas jautājums iemet, vai ne, un uzreiz ir atbilde. Ar to pilnībā un galīgi jārēķinās, vai ne. Uzreiz par tiem pašiem termiņiem arī aizskrienot notikumiem uz priekšu. Mums ir līdzīgas situācijas jau tad, kad projektu tuvojas noslēgumam. Tālu priekšā vēl viss, bet iesaku pasteikties, jo nav tā, ka dokumenti iesniegt pēdējā mirklī ir atrisinājums visām problēmām, jo dokumenti mēdz būt arī nekorekti aizpildīti. Nav izpildīts kaut kādas prasības, un tad tur laika vairs nav. Un tad ir citas problēmas, kuras risināt, vai ne, proti neattiecināmās izmaksas, vai ne. To neviens negrib riskēt, un nevajag to darīt. Tā kā skrienam ātri uz priekšu. Un pēdējais un galvenais ir patiesībā lielākā daļa informācijas, bezmaz vai visa informācija publicēta mājaslapā, jau norādīja, ka vēl nav iesniegšanas poga. Tur apsveic tos censoņus, kas ir aizskrējuši laikam pa priekšu, vai ne, bet līdz jāņem būs, tā kā līdz nedēļu pēc jāņem būs, tā kā noteikti pagaidiet, bet vispārējais tad ir pēc plāna. Tā kā es gribēju lielu paldies pateikt Ievai, Dainai, Mārim, foršs seminārs noticis, ieraksts būs pieejams, skrienam tālāk uz priekšu. Paldies visiem!
Paldies, uz redzēšanos. Paldies, uz redzēšanos. Bija